Nu, Skaistule un briesmonis. jā, tieši tā. Un šodien mūsu sadarbības partneris bija sporta un piedzīvojuma nometne Leiputrī atpūtas bāzē Silmača Smiltenes nodā Launkalns pagastā. Un šodien mēs tad ar to lielo balvu izlozēsim, jā. Nomet domāta bērniem no 9 līdz 14 gadiem. Jā, notiks no 13. līdz 19. augustam, tā kā pieteikties var vēl ļoti, ļoti droši un pat vēlams. Jā, izklaides, ne tikai izklaides, arī ļoti tāds sporta nodarbības, kas arī, protams, ir izklaides. Tāda patīkama mācīšanās, apgūšana, sportošana. Futbols, basketbols, volejbols, tenis, badmintons, tavu mīļākā spēle, gagabols. Jā. Mana mīļākā nezināmā spēle. Ar vienu, bet bērniem būs iespēja iepazīt un vēl 5 reizes paēst dienā. Kas, starp citu, ir ļoti svarīgi, protams, lai komforts būtu nodrošināts pilnā apjomā un dzīvošana divstāvīgās mājās ar visām labierīcībām un vienkārši burvīga vieta, daba, vasara. Par jūsu bērniem parūpēsies nometnes vadītājs Indija Grēna un nometnes rīkotājs ir Sijā Mežroza IG. Bet pieteikties var mājaslapā www.leiputrija.mozello.com vai pa tālruni 2655538. Bet, mums vēl viens, kā saka, times palicis mūsu rotaļā Skaistule un briesmonis 67339933. Zvana Skaistule, zvana briesmonis. Tā mēs vēl vienu kandidātu noskaidrosim tūlīt. Halo! Labrīt! Labrīt, kā jūs sauc? Jā. Int. Lūdzu, pusminūtu laika motivējiet, kāpēc jūsu radiniekam ļoti tuvam vai pat bērnam to vajag, ja jums tāds ir? Tāpēc, ka man ir meita, viņa ir pati labākā, un viņa ir pelnījusi visu to labākā, lai viņai būtu labākā atpūta. Viņai vārds ir Una, 14 gadi, un viņa pat tiešām ir to pelnījusi, lai viņa dotos, atpūtos un priecātos kopā ar pārējiem bērniem. Kāds jūs foršs tētis esat? Ko pats darīsiet tikmēr? Jā. Tikmēr? Strādāšu. Darbs jums ir. Jā, atvinājums. Nav šajā vasarā, tāpēc jāstrādā. Nevar paldīt kopā ar bērnu. Saprotam. Jācenšās. 14 gados viņa arī dikti neraujas varbūt vairs ar jums pavadīt laiku. Ir lietas, kāpēc grib pavadīt kopā. Bišku ir, jā. Tas ir labi. Labi, pagaidiet mazliet, nekur neskrieniet prom, mēs paskatīsimies Skaistuli. Halo? Labrīt. Kas zvana? Man ir, te zvana Zaiga. Jā, Zaiga. Vecāmām no 2 ģimenēm saviem bērniem, kuri 2 mazmeitas tādā vecumā. Tā kā viena ir augusi ļoti lielā ģimenē, 8 bērni. Otra ir atkal, 2 bērnu ģimenē. Viena ir Meldra, otra ir Ancīte. Man tur būtu tālāk loterija viņām. Ancīte ir ļoti atraktīva. Spēlē basketbolu, tāda, kas tiešām, jāsaka, komunicē ar visiem bērniem, un tāda pati ir Meldra, jā. Viņām nav jau kaut kādi plāni savu uz augustu, varbūt, ka viņas... Pašlaik viņām, nē. Un tā Meldra ir ļoti radoši nodarbojas ar pērļošanu, ar visādām tādām smalkām lietām, beidz mākslas skolu. Un komunicē ar bērniem, ideāli. Mazmeitiņas, jā? Un man būtu loterijās ar viņām abām. Labi. Mums, redz, mazmeitas nav pieteikts. Silts ap sirdi ir, bet raujas uz pusēm, uz 3 daļām, 3 bērni tagad ir. Es nevaru. Leiputrijā nokļūt, tas ir vispār kaut kas. Bet es saku, tas unikālais variants, jo tie tēvi jau mums te katru rītu vai nepiezvar, tā kā mazliet, bet neko vecmami tomēr. Kaut kā mums ir jāpieķeras, nekā citādi nevaram, Int, sirsnīgs paldies, ka zvanījāt, sveiciens Uniņai. Jā, bet, tā, Zaiga, jā? Halo? Zaiga. Skaistuli Zaiga. Ar 2 mazmeitām. Jā, kas vēl? Ar Meldru un Ancīti. Jā, viņa ir mūsu tādā, kā teikt, la sarakstā loterijas. Kārtas numuru 5. Ar 5. Kas tur mums Pakāpsimies tā kā atpakaļ nedaudz, jā? Ar 4. numuru startēs izlozē Sanita, kur zvanīja vakar, un viņa pieteica radu meitiņu. 9,5 gadu viņai ir. Tad trešdienā briesmonis bija lietuvēns, un viņam ir dēlēns.
Kārlis, 13-gadīgs, ko sūtīt uz nometni uz Leiputriju. Tad otrdienā Inga. Viņai ir 14-gadīgs dēls Toms, arī kurš iespējams atpūtīsies tur. Nu, un tad pirmdienā zvanīja Andrejs un pieteica savu dēlu Mārtiņu. Nu, tagad jānoskaidro, kurš loterijas veidā, kurš tad dosies uz Leiputriju no 13. līdz 19. augustam uz sportu un piedzīvojumu nometni. Atpūtas bāzē Silmači. Tā. Ko tagad tu esi tomēr tur, tev tas tuvāks, tur tas viss pasākums, vai ne? Tad, vispār es arī ar prieku to izdarīšu. Jā, tā jūtas, roka būs veiksmīga. Kādam būs, jā. Labprāt izvilkt arī visas tās 5 bumbiņas, jā, visas. Bet nu viena ir jāizvēlas. Un es izvēlējos Numur 5. Tad citu manai rokai bieži tā gadās. Vecmāmiņai Zaigai būs tagad grūtīs, būs jātais loterija tālāks ar savām mazmeitiņām. Nu, vai nu arī kaut kā jāparūpēs, lai abas meitenes tiek uz nometni. Bet, nu, tagad pirmkārt viņai vēlreiz mūs jāsazvan, ja mums saruna pārtrūk un... Zaiga atsaucieties, lūdzu, piezvaniet mums vēlreiz. 67399933, jāatceraties. Tikmēr mēs varam atgādināt, kā jūs varat pieteikties uz Leiputriju. www.leiputrija.zelo.com vai pa tālruni 26 555 384. Nu, redz, kā mums gāja. Visa nedēļa bija tāda Leiputrijas pilna, bet tā īstā Leiputrija no 13. līdz 19. augustam. Paldies par sadarbību!